Mēs esam akreditēta tālmācības vidusskola, Vislatvijas vidusskola. Trešo mācību gadu mēs esam uzsākuši ar 500 skolēniem no 1. līdz 12. klasē. Un mācību gada laikā mums ir pievienojušies vairāk kā 100 skolēni. Mūsu skolas mērķis ir iedot ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī dzīves prasmes, lai katrs skolēns var apzināties un atrast sevi šajā plašajā pasaulē. Un pirmais, tā ir patstāvība, atbildība un brīvība. Šīs lietas piemin daudzi vecāki mūsu skolā, ka tas ir ieguvums skolēniem. Un tas īstenojās pašā mācību procesā, jo neviens nestāv blakus un nesaka visu laiku, tagad mācies šito, dari šito, tā kā viss notiek organiski. Skolēnam pašam ir iespēja izvēlēties, ko es tagad mācīšos, vai es slēgšos klāt nodarbībām un mācīšos ar skolotāju, vai to darīšu patstāvīgi. Ja? Un beigās tas viss attīsta gribu, jo dažkārt ir jāpiespiežas pašam sevi. Dažkārt kaut kas padodas ļoti viegli, bet tas ir pamatiņš dzīvē, lai vispār varētu iet uz priekšu. Un mēs kā skola palīdzam šo iemācīties. Psiholoģija, finanšu pratība un likumpratība. Tā, lai saprotu, kas ir likumos. Tās ir tās pamatlietas, ar kurām saskarās ik viens no mūsu sabiedrības. Un to mēs skatāmies, kā ielikt klases stundās, ekskursijās un, protams, mācību saturā, dažādos mācību priekšmetos. Ar ko tad mēs īsti atšķiramies? Pirmais noteikti ir ciešāka komunikācija ar vecākiem. Jo mums notiek ļoti cieša komunikācija ar vecākiem, tā ka veidojas vienoti skola, skolēni, vecāki, tā kā visi vienkopus. Un šajā ziņā vecākiem ir iespēja redzēt visu, kas notiek skolā, būt klātesošiem, un ja kaut kas nepatīk, par to runāt, par to teikt, un faktiski tas ir bijis katalizators mūsu skolas attīstībā, kad mēs tā kā raķete esam varējuši attīstīties. Otrais, tas ir ekskursijas. Skolēni vismaz 4 gadā ir katrai klasē bijusi ekskursija, tad skolēniem ir iespēja doties uz kaut kādu vietu Latvijā kopā ar klases audzinātājiem, saviem klases biedriem, iepazīt kaut kādas jaunas lietas, vietas, meistarklases un tā tālāk. Un, protams, kad sapazīties ar saviem klases biedriem ar vien tuvāk un veidot foršas attiecības. Un trešais, kas ir ļoti būtisks, mēs respektējam katras ģimenes vērtības. Tas ir katrā ģimenē tik ļoti dažādas un uzspiest kaut ko vienu, manuprāt, tas ir ļoti nejēdzīgi. Tādēļ ir svarīgi respektēt katram, kas ir svarīgi. Tādēļ pat tie temati, kas ir standartā ierakstīti, tos ir jāapgūst, klāt ir zīmīte, pārunā šo ģimenē. Un tad skolēns zina un vecāki zina, ka parunāsim, kas tas ir, par ko tas ir un kāpēc tas ir. Un tādā veidā kopīgi mācamies.